Moduls Rīga piedāvā. Viena lieta, kas ir mainījusies par šiem gadiem, ir tas, ka 90. gadu vidū, tad, kad mēs sākām nodibinot e-labu, dažādas elektroniskās mākslas aktivitātes, tad tajā laikā bija tā lielā interese par tām jaunajām modernajām tehnoloģijām dēļ tā, ka varēja komunicēt un dēļ tā, ka varēja daudz ko uzzināt. Un tas bija kaut kas mums tādiem pēcpadomju laika māksliniekiem, kaut kas tāds īpaši līdz šim nebijis. Mums tā likās, ka līdz šim nebijis, kad var taisīt tādus komunikatīvus mākslas darbus. Protams, taisot šo izstādi, mēs arī atklājām, ka tieši ļoti līdzīgs eksperiments, kā mēs savulaik ar internetu rādio taisījām 97. gadā, ir taisījuši 86. un 88. gadā mākslinieki, kas tajā laikā skaitījās avangards un nonkonformisti. Arī šeit pat Latvijā. Bet tas, kas būtiski ir mainījies, ir tas, ka pirmkārt šīs tehnoloģijas, informācijas ir ienākušas daudz kur mūsu dzīvē, tā digitalizācija, un viņas ir kļuvušas jau gandrīz vai par tādu fonu, un līdz ar to viņas vairs nav tik interesants arī māksliniekiem vienkārši kā kaut kādu, pētīt kā kaut ko tādu specifisku, ja? Līdz ar to mākslinieki, kas ir lietojuši šīs tehnoloģijas un ar to strādājuši, sāk ar vien tā kā varētu teikt, mēģināt atklāt vēl dažādus slāņus tieši dēļ tā, ka šīs tehnoloģijas ietiec dažādās sabiedrības sfērās. Un tas tā tendence jaunā, ko mēs arī šajā izstādē gribam parādīt, ir tā, ka mākslinieki, kas kādreiz strādāja ar šīm digitālām tehnoloģijām, ka šodien arī ir to vidū, arī varbūt viena no pirmajiem, kas cenšas atrast dažādus risinājumus un risināt gan ilgspējīgus jautājumus, gan vidas jautājumus, atkal no cita rakursa, gan veidot pozitīvus scenārijus, varbūt pat krīzes pārvarēšanai. Ne tikai varbūt tās dekonstruēt sociālo realitāti, kā parasti laikmetīgā māksla mēdz darīt, bet arī mēģināt piedāvāt kaut kāds varbūt pozitīvs risinājums tieši caur šīm tieši caur mākslas pētniecību un caur zināšanām, kuras mākslinieki ir ieguvuši strādājot kopā ar zinātniekiem un ar tehnoloģijām. Man šķiet, ka tas mākslinieka uzdevums tādā manā skatījumā ir tas, ka tam, kam visi paiet garām ikdienā, apstāties pie tā un atrast, teiksim, tajā kaut ko uzrunājošu un interesantu un izšķitināt no tā. Un tas, teiksim, mūsu tas lauks varbūt ir šī mediju māksla un māksla, kas saistīta galvenokārt ar dažādām tehnoloģijām. Un es domāju, ka tas uzrunā, teiksim, tādu, radot kaut kādu kreatīvu situāciju priekš pārējiem. Protams, kad ir tāda, teiksim, tādā kaut kādā plašākā sociālo modeļu līmenī, ļoti daudz ir tādas, varbūt utopiskas lietas, es pieļauju. Bet tāpat laikā, teiksim, tiklīdz tas kļūst utilitārs, tas māksliniekam tur vairs nav īsti ko darīt tajā jomā, teiksim, ja mēs ņemam tādu kaut kāda tīra tehnoloģijas, kas ir globālās pozicionēšanas tehnoloģija, piemēram, kas 2000. gadu sākumā, ko Amerika atļauj izmantot šos viņu satelītus, sabiedrībai, tad mākslinieki kaut kāds 2-3 gadus ļoti daudz eksperimentēja ar tām lietām. Un tur arī radās faktiski daudz tādu darbu. Tas pats piena projekts, kas šodien ir reāli iespējams jebkurā tur mobilajā telefonā izmantojams un kļūst par tādu atkal ikdienas lietu patiesībā. Tā kā kaut kādā mērā tas netieši, protams, dažkārt realizējās plašākā veidā, bet tā doma varbūt māksliniekam vienmēr nav tik tieši. Viņš vairāk, teiksim, uzrāda vai uzstāda jautājumu, un tad ir interpretācijas, teiksim, iespējas ap to. Es drīzāk tā uz to skatos. Jā, bet arī runājot par to pretrunu, ko jūs minējat, jūs diezgan precīzi viņu noraksturojāt tajā nozīmē, ka arī ar šo izstādu un ar daudzām lietām, kas mūs ir interesējuši laika gaitā, mums vienmēr ir interesējis, tā teikt, tas avangards, kas ir uz pašām robežām, mākslai, tehnoloģijai, zinātnē, jebkurām citām sociālām pārmaiņām un tam līdzīgi, kas atrodas uz vis tālākajām robežām. Tas ir viens, un mums ir interesējuši arī šo robežu sapludināšana un izjaukšana, lai radītu jaunus. Tādēļ ir tās koncepts, tā ideja, lauki, kas saucās. Ja? Tātad kādos laukos
kas ir tie lauki, kādas ir šodienas mākslinieckās prakses, ko mākslinieki var piedāvāt, jā, arī šī brīža situācijā, ja, teiksim, atsaucoties uz dažādām arī globālām lietām, jā, kaut vai neseno krīzi un tam līdzīgi. Tas ir no vienas puses, kas mums interesē, tas avangards. No otras puses, pretruna rada tiešām tas, ka mēs gribam arī strādāt strādāt tā, lai mēs dabūtu šo atgrieznisko saiti veidot ar cilvēkiem, ar diezgan plašu publiku. Tā kā projektā Piens, piemēram, tas bija, kad mākslinieces abas divas Ieva Auziņa un Ester Polaka 2004.5. gadā dzīvoja pa Latgali, pa Vidzemes laukiem, katru dienu braucot līdz piena mašīnai, izmantojot savus GPS ierīces un kartēja ceļu, kā Latvijas lauku piens nokļūst līdz siera ražotājiem Latvijā un kā šis siers iekļūst Eiropas tirgū, ja, jeb globālajā tirgū, un kā tas tiek pārdots tirgū Holandē. Ja. Teiksim, tātad no vienas puses šajā projektā māksliniecēm izdevās parādīt vai humanizēt, ja, tādas militāras tehnoloģijas kā GPS. Un tas varbūt arī ir viens no, man liekas, šis projekts viennozīmīgi. Viņš arī dabūja zelta nīki Ars elektronikā 2005. gadā un nevelti, jo šis varbūt arī ir viens no humānākajiem šādu tehnoloģiju projektiem, kurš ir arī aizsniedzis reāli cilvēku. Bet ļoti daudz mākslinieki strādā tādā saucamajā grassroots un dažādos tādos līmeņos un arī līdzdalības līmenī. Mums arī ir bijušas dažādas akcijas, kur mēs aicinām audzināt augus un pēc tam izstādīt kopīgā instalācijā. Jā, tātad tā kā šī pretruna ir, bet viņa, un reizēm varbūt nav nolasāms tas avangards, bet reizēm varbūt tieši tas, ko mēs saucam par avangardu, tas īstenībā ir jau post kaut kāda situācija bijusi, piedzīvota. Jā, pēkšņi latvieši, kas vienlaik liekas, mēs te audzinām kaut ko, mēs tagad aicinām audzināt uz savām palodzēm. Un jau skatos, tas aizgājis, jau audzina birojos, mēs to taisījām projektu 2010. gadā, bet tagad jau pilnīgi nemākslas projekti jau aicina audzināt gan birojos, gan visādas zaļas lietas un dārzeņus. Kādreiz audzināja puķis, tagad dārzeņus. Ja. Tātad pamazām tas ir interesanti skatīties, kā tās mākslinieku idejas, kā viņas, kuras atsaucās, ir jau daudz, kuras arī aiziet izplatījumā un īsti neviens neuztver, kaut gan viņas varbūt ir ļoti vizionārs un arī interesants, bet jā, es pat gribētu teikt, ka laikmetīgā māksla reizēm ir praktiska, pielietojama. Jāpiemina noteikti, ka izstādes koncepts ir radies kopā mums ar Rasu sastrādājoties ar Armīnu Medošu, kas ir kurators, ar kur mēs sastrādājamies jau kopš 2006. gada ik pa laikam. Un ideja par laukiem tur ir tādi vairāki slāņi šim te. Viens ir tas, ko Rasa iezīmē, ir šie te dažādās zonas, ja, dažādās sfēras, kurās mākslinieki praktizē postmēdiju situācijā, kāda ir šodien. Un otrs ir, kas pārklājās ar to, ir mēs skatījāmies arī vēsturiskus darbus atpakaļ, un ir vairāki, teiksim, sākot no 60. gadu beigām līdz šodienai ir tādi darbi, kuri vēsturiski iziet cauri, parādot kaut kādus konkrētus posmus, kā 60. gados, teiksim, tā laika, ja, avangarda mākslinieki, tāda grupa Oho no Slovenijas, kādā veidā viņi konceptualizē, teiksim, zemes mākslu un tajā situācijā, ja, kāda ir tobrīd Austrum Eiropā, faktiski viņi viena no tādiem, konceptuālās mākslas tā kā zināmākajiem pārstāvjiem, kuri iet ārā no izstāžu zāles un sāk savus darbus taisīt ārpus, faktiski tādā, happening, performatīvā stilā. Tā kā otrs ir tas vēsturiskais aspekts, jā, un trešais, protams, kam iet cauri viss, ir arī daudzi no šiem te māksliniekiem, protams, nāk no mediju mākslas vides, un ir šī te mediju mākslas kaut kāda, teiksim, tā attīstība un tā situācija, kāda viņa ir šodien. Lai gan, teiksim, tas virsuzdevums ir integrēties, teiksim, tādā plašākā mākslas ainā ar to visu darbību. Pagājušajā gadā tika izsludināts tāds pieteikšanās raksts, ja, un izsūtīts tāds pamat idejas, teiksim, par izstādi, jo mēs pat neizsūtījām sākotnēji tādu pamata konceptu visai izstādē, bet faktiski tika izsūtīts
tikai dažas tādas ievirzes ar aicinājumu māksliniekiem pašiem, teiksim, nu, pieteikties ar savām idejām, saviem tiem, teiksim, pētījumiem, un tad ap kaut kādiem 200 māksliniekiem pieteicās, un tad no tā arī ir atlasīti, teiksim, tie viņu virzieni un tie redzējumi tieši par tiem laukiem, lai pārstāvētu dažādus laukus. Jā, šoreiz bija interesanti, ka mēs pagājušo gadu februārī Transmediālajā Berlīnē īsi noprezentējām šo ideju par laukiem un ka būs tāda izstāde Rīgā 2014 ietvaros, Arsenālā liela izstāde, līdzīgi kā bija Viļņi 2006. gadā. Un es iesūtīju tikai vienā vēstkopā tādā mēdīju mākslas, kas saucās Spektrs, kas arī ir no tiem 90. gadiem. Ja? Un tas arī bija viss, ko mēs šajā gadījumā izmantojām, lai to ideju kaut kā izreklamētu, un katru dienu nāca pieteikumi. Tas mums bija tiešām tāds pārsteigums, un katru dienu, un viņi nebeidz nākt. Un nav skaidrs, cik daudz reižu un daudz vēstkops pārpublicēja, bet tas, ka katru dienu nāca gandrīz tie pieteikumi, tāpēc mums sanāca šie 200, un īstenībā bija ļoti grūti, mums prasīja vairākus mēnešus kārtīgi iedziļināties tajos darbos, kuri daudz ir tādām atvērtām beigām, jo mēs sākumā nesludinājām nemaz mākslas darbu pieteikšanu izstādē, bet tieši tā, kā Raits saka, kaut kādas idejas ievirzes, kādi ir tie lauki, kuros mākslinieki grib darboties, vai kurus robežas šķērso, vai kurus laukus sapludina, atsaucoties uz šī brīža situāciju, kāda viņi ir. Un tāpēc mums pašiem bija ļoti interesanti, jo tas koncepts viņš visu laiku tā kā rodās līdzi. Tā kā pa daļai faktiski sanāk, jā, kad viena liela daļa no autoriem, kas ir izstādē, kas ir atlasīti no tiem pieteikumiem, ir daļai līdzautori faktiski tai koncepcijai kopējai, kāda viņa ir izveidojusies, jo to finālu versiju mēs esam uztaisījuši tikai tad, kad visi jau tika atlasīti, un tad arī visi, teiksim, nu, tie darbības lauki, ja, ir aprakstīti, teiksim, tajā izstādes idejā arī, izejot no tā, kā tas veidojās kopā. Šī izstāde ir īstenībā ar to ļoti īpaši pie mums, jo viņa mums pirmo reizi sagādāja milzīgas grūtības, kā viņu nosaukt. Mēs viņu beigās nosaucām izstāde lauki, jo mēs nevarējām teikt, ka tā ir mediju mākslas izstāde, jo tā vairs nav. Mums šeit piedalās mākslinieki, piemēram, no Austrijas arī, kas ir Hans Šēlis, kas ir īstenībā gleznotājs. Ja, viņš ir atzīts mākslinieks Austrijā. Mums piedalās mākslinieca tā Ines Dojāk. Ja. Viņa arī nav mediju mākslā, viņa drīzāk ir tajā mākslas tirgu iekšā. Jau kā, ar viņu arī mēs kopā nekad neesam eksperimentējuši, jo viņa jau strādā atzītajā tajā galerija līmenī. Mums piedalās, bet tāpat laikā mums ir arī ļoti radikālas lietas, bet mūsu pašu šis darbs, šis telefona koncerta 86. un 88. gadā, kas notika mums tieši aiz muguras patreiz ir, ja, arī nebija tik eksperimentāls, kā varbūt bija citi eksperimenti ar mēdījiem, varbūt tās citur Eiropā. Šeit viņš vairāk bija populārs, bet bija muziķi, kas spēlēja kopā un dažādi happeningi kopā ar māksliniekiem. Jā, tas mūsu notikums arī bija mazliet savādāks, bet katrā ziņā šajā izstādē apkopojās kopā tas, kas kādreiz mēs būtu viņus saukuši par jauno mēdīju mākslu, bet tagad ir mākslinieki, kas strādā kopā ar zinātniekiem, un to vairs nevar nosaukt ne par kādiem jauniem mēdīju mākslu. Jā, tā kā Gabrāns, piemēram, ar biologiem kopā ir uztaisījis jaunu enzīmu. Tāpat tās ir vēl viens mākslas darbs arī, kurš strādā, kur mākslinieca Māja Šmekere no Slovenijas ir arī uztaisījusi jogurtu, izmantojot savus ķermeņa enzīmus. Tad savukārt tad ir daudz citu eksperimentu arī, kas tīri tehnoloģiski eksperimentē. Tā kā Mārtiņš Ratniks, kas lūdz, lai visi draugi ziedo vecos televizors, jo viņš gribēja parādīt šo aizejošo tehnoloģiju, kā tas analogais vilnis rada tādu kustīgu efektu, tādus kustīgus laukus. Un Mārtiņam Ratnikam šo darbu arī sauc tieši lauki, jā, tā kā viņš tā tieši sasaucās ar to izstādi. Bet katrā ziņā te ir arī burlaivi uz sliedēm, kas iet, jā, ko franču mākslinieki taisa. Ar ideju, ka viņiem patīk reciklēt vecās infrastruktūras, ja, kā mēs varētu izmantot, un sabiedrība pati varbūt izmantot vecus šaursliedes dzelzceļus, tā kā senos laikos uzlikt savu drezīni, ja kaut kas ir jāpārvadā. Un tādā veidā radīt tādu mikrovidi, kur savukārt māksla būtu tā vieta, ja, tā zona, kas palīdz radīt šādas sociālas
aktivitātes. Līdz ar to šajā izstādē mēs viņu vēl šad tad nosaucam par starptautisko mediju mākslas izstādi vai starptautiskās laikmetīgās mākslas izstādi, bet jāatzīst, ka šodien situācija ir tāda, ko teorētiķi arī Pīters Vēbels, piemēram, devē par postmēdiju situāciju, un jebkura māksla, arī glezniecība jau sen ir kļūst par postmēdiju, jo vai nu tiek izmantots Photoshops, vai nu tiek izmantot atsauce par mēdījiem, kaut kāda tematiskā vai vēl kaut kas. Katrā ziņā mēs vairāk nevaram pirmo reizi ar šo izstādi. Mēs sajūtām, ka šī laikmetīgā māksla, ko mēs diezgan vēl nesen jutām, ka pastāv šīs, ja ne naidīgās, kā jūs sakat, tad paralēlās nometnes, tad ar šo izstādi mēs jutām, ka tā situācija ir daudz, daudz vairāk saplūdusi šodien. Ir grūtības, kā jau tas tradicionāli ir, ja, izveidot nevis jaunas metafors, bet jēgpilns apzīmējums. Lai tas tā kā, ja ir jēgpilns apzīmējums, tad viņš palīdz saprast, vai ne? Bet, ja ir pa daudz šīs tēlainās metaforas, tad tas var sapīties pa daudz atkal tādā sarežģītībā. Tā ir, jā, ar šiem te apzīmējumiem. No vienas puses it kā ir jāpasaka, kas tas ir, bet no otras puses atkal, teiksim, nu, tāpat kā ar jauno mediju mākslu, kur, teiksim, es uzskatu, ka es šobrīd arī rakstu darbu par viņu, doktora darbu, ka tas ir termins, kas ir jāpiesaista konkrētam vēsturiskam periodam. Viņš, teiksim, ar to arī tad jāasociē būtu. Bet, nu, kā tas izvērtīsies, es nezinu, bet tas tāds mans uzskats. Ir šī te Eiropas tradīcija, kas tiecās saglabāt pēc iespējas ilgāk jebkādu artefaktu pēc iespējas tuvāk autentiskajam izskatam. Un tas ne tikai mākslas darbs, bet arī par arhitektūru un tā tālāk iet runa. Tā ir viena. Un nometne. Un otra šī te faktiski jaunā realitāte ir tā, ka pat cenšoties saglabāt to autentisko izskatu pēc iespējas tam darbam, ir jāsaprot, ka mediju mākslā un jauno mediju mākslā, jā, tas autentiskais mūžs ir ļoti, ļoti saīsinājies, ļoti īss. Un tādēļ man patīk, teiksim, arī interesants tāds veids, kā skatīties uz saglabāšanu, ir pārinterpretēt tos darbus katreiz no jauna, kur, teiksim, nu, tā pamatideja tiek ņemta varbūt tā ideiski no skatuves mākslām, kur pamatā ir luga, teiksim, ja, un katreiz viņi tiek uzvesta no jauna, jauns režisors, jaunā sastāvā, viņi pa daļai vienmēr tiek pārinterpretēti. Kaut kādā veidā no turienes, teiksim, var idejiski arī smelties tādu, nu, iedvesmu runājot par šiem te darbiem, jā. Bet, nu, tur, protams, ir dažādi uzskati. Ir, teiksim, cilvēki, kuri ļoti radikāli saka, ka ir jāsaglabā tikai pats būtiskākais, kas tajā darbā ir, teiksim, ja tas ir kaut kāds programmēšanas kods, tad tas arī tiek saglabāts, nu, un ko mēs viņu varam pēc tam akmens plāksnē bez maz vai iecirst, un tad viņš diezgan mūžīgs būs. Bet ir atkal citi, kuri saka, ka jāsaglabā pēc iespējas visi iespējamais, jo mēs nezinām, nu, ieskaitot šo te ierakstu vai to ierakstu, kas aiz muguras, un skices un lapiņas un visu kaut ko vien var atrast, jo mēs nezinām, teiksim, kāpēc kaut kādu laika periodu uz to cilvēku skatīsies, kas no tā ir vērtīgs un kas nav vērtīgs. Nu, tā kā divas tādas atkal tādi radikāli punkti tajā visā. Bet grūtības jau rada, man liekas, tas faktiski tā saglabāšana kā tāda nerada tik daudz grūtības, cik grūtības rada šīs te mākslas tirgus attiecības un mediju mākslas attiecības, jo nav jau ko nopirkt. Nav lietas, nav mantas, un tā tendence uz tām mantām un uz tām lietām, teiksim, tā tomēr tādā, nu, tirgus attiecībās ir būtiska, un tādēļ arī, teiksim, tā tēma ir tik aktuāla, man liekas, par ko šobrīd runā, ka tieši ko darīt vai, nu, kādā veidā ar to lietiskumu tik galā, jā. Cik mēs varam atļauties to visu atstāt tādā, nu, tikai pārinterpretācijas veidā, jā. Latvijā šie te kritiskie darbi tādā veidā tik tieši nav. Nu, ja ir, tad ir ļoti mazākumā un kaut kā tas nav iesakņojies, bet ir man liekas, tāda vienkāršā tāda poētika, kurai atkal es esmu saskāries, ka dažkārt rietumniekiem ir grūtības varbūt izprast man strādājot kopā ar citiem kuratoriem,
ir grūtāk saredzēt to dziļumu it kā tajā, ja, ko mēs kaut kādā veidā intuitīvi jūtam, vai es nezinu, mēs savādāk uz to skatāmies. Tādā ziņā tas labākais piemērs bija projekts Piens, kas paņēma tieši tāpēc, varbūt, ka tā bija sadarbības starp Rietumu Eiropas mākslinieci un latviešu mākslinieci, mākslinātnieci, ka izdevās dabūt ārā kaut ko tādu, manuprāt, tiešām neiespējamu. Kaut kādas romantiskas lauku ainavas, sataisītas komiksos un ceļu un vispār izsakot kaut kam tādam, kam atkal savukārt Latvijas laukos cilvēki domā, ka viņi ir dziļi lokāli, to, ka viņi ir daļa no Eiropas un pasaules tirgus ar savu piena ražošanu, tas nevienmēr tā ienāk varbūt prātā. Un šajā gadījumā te bija tā gan atgriezeniskā saite, gan tā apusējā tāda iepazīšanās un vispār tāda izpratne savstarpēji, kas tiešām humanizēja kaut kādā veidā arī gan tehnoloģijas, un tur tika ielikts maksimāli tas, ko mēs no tādas latviešu mediju mākslas varētu gribēt. Ja? Un otrs mums vienmēr ir bijis, kas ir tas leģendārais projekts, kas ir izskanējis starptautiski, tas ir bijis tā sadarbība ar karostu. Tas ir vēl viens, kur arī notika. Arī piena projekts radās tieši tad, kad radās tāds termins lokatīvie mēdīji, kas vēlāk visa angliski runājušā pasaule šo aktīvi izmantoja, bet radās viņš mums šeit karostā 2003. gadā, kad mēs pirmo tādu lokatīvo mēdīju darbnīcu taisījām šeit. Tas atkal bija tāds viens avangarda projekts, kur mēs bijām viena no pirmajiem atkal savukārt ar tālaika jaunākajām tehnoloģijām. Un savukārt tas, ka tas ir izgājis caur tik īpatnēju prizmu kā šis piena projekts, kas ir galīgi pretējs, kur ir tiešām paņems tas poētiskums, un savukārt no otras puses ir šī karosta ar visu savu militāro vēsturu un visu to okupācijas un tā tālāk to prizmu, ja, un šis te miks īstenībā tās lokatīvie mēdī un tev paša ideja, tehnoloģija, ja, ka tu kartē vietu, ka tu atgriezies no virtuālās realitātes fiziskajā realitātē, ja, jo 90. gadi mums bija tāda interneta eiforija, ja, ka mēs tagad virtuālajā pasaulē un vai cik labi mēs varam izmukt no dažādām problēmām, ja, un mēs tur varam mākslas robežas paplašināt, cik vien mēs vēlamies, ja, tad ar lokatīvajām tehnoloģijām bija atgriešanās tā kā šī te pasaulē. Un tad šie divi projekti, ja, tas karostā lokatīvo mēdīju workshops un piena projekts, ja, tie ir tie, kur ļoti daudz mēs tieši kā latviešu mēdīju mākslinieki un ar to savu vidi devām tādu ieguldījumu tādā starptautisko mēdīju, varbūt arī diskursu attīstībā. Šie izstāde ir īpaši ar to, ko es teicu, ja, ka daudz mākslinieki ir faktiski tā kā līdzautori ar to savu pienesumu, ar to darba attīstību, teiksim, kādā veidā veidojās tas kopējais koncepts, bet tad par kuratoru, man tā grūti spriest par kuratoru institūciju kā tādu, jo es esmu kurators neprofesionāls, ja tā var teikt, jo es pats esmu mākslinieks un tad, teiksim, es varu teikt, runāt kā no mākslinieka pozīcijām, un tad man jāpārkārtojās, un tad es varu teikt, es runāju, teiksim, kā no kuratora pozīcijām. Un man svarīgi, ir no kuratora pozīcijām, man svarīgi ir, teiksim, tā par to, ka šie te mākslinieki kaut kādā veidā jūt to līdzpienesumu tai tēmai, tāpēc mums visas izstādes, ko mēs veidojam kopā ar ASU un vēl sadarbībā ar citiem, ir tematiskas. Viņām ir vienmēr kaut kāda tāda tēma, un tad, protams, darbus var dažādi interpretēt, ja, bet faktiski, svarīgi tā mākslinieka tajā brīdī, domāšanas virziens tajā konkrētajā droši vien tēmā. Tas par to priekšā pateikšanu, droši vien, ka katrs mākslinieks to varbūt var tā kā, no savas puses redzēt, bet tā kā man ir tā mākslinieka pieredze arī, tad es cenšos faktiski nejaukties, cik vispār var tajā darbā iekšā, mēģināt, tā teikt, mūsu iespēja robežās, izpildīt mākslinieku, teiksim, tās vēlmes, lai viņš tā kā ar to savu ieceru sasniegtu to maksimālo, ko viņš gribētu. Bet tur dažādas grūtības, jo dažkārt mākslinieki arī, teiksim, ļoti svārstās līdz pat pēdējiem brīdim, un tad ir kaut kādā kopīgā diskusijā jānonāk līdz kaut kam vienmēr noteikti. Kas ir tā pamata interese, kas mūs vieno un kur mēs spējam atrast tādus cilvēkus, ar kādus izstādīt šī izstādē arī, piemēram, ir tieši tas, ka mēs spējam kaut kā sajust
to mākslinieku darbību, kuri sāk jau tā kā piedāvāt dažādas tādas vizionārākas varbūt idejas nedaudz. Noteikti var arī tas būt ļoti sociopolitiski darbi, tie var būt poētiski un dažādi, bet katrā ziņā tie parasti tomēr ir mākslinieki, kuriem ļoti svarīgāks par visu ir tieši šis radošais meklējums, un kuri mēģina sajust, kas būs solīti tālāk tajā nākotnes migliņā.